Rek pie mums ir pieejama milzīga izvēle starp zem ūdens irrigatoriem. Šie vēl nav visi, mums ir kur vēl stāv plaukt augšā pilns ar dažādiem Waterpik modeļiem, kā ir arī kur vēl šādi te varianti, kas ir no GUM 365, kā arī ir vēl varianti, arī 3 dažādi no Oakley. Tad kuru no visiem izvēlēties? Principā tā, ka šie te lielie varianti, kas šauj ar patstāvīgi pulsējušu ūdens strūklu, tas darbības princips visiem ir vienāds. Tas, kas mainās, ir dizains, tur programmu skaits un, protams, ražotājs un nedaudz ūdens ietilpība, kā arī ir šādi te, kas ir portīvie varianti, kurus uzlādē kā mobilos telefons, un ir šādi te lielie stacionārie varianti, kas ir jāizsprauž kaut kur rozetē, nu un jāatrod viņam vieta uz izlietnes, bet līdz ar to jūs dabūjat lielāku to ūdens rezervoru. Lai gan, man tas ūdens rezervors neliekas tik ļoti svarīgs, jo, piemēram, rekur viņam attaisa vāciņu, mēs tāpat tīrīsim zobus pie izlietnes, to ūdeni ieliet atjaunot var pāris sekundžu laikā, bet, tiem, kam gribās, rekur ir pieejami arī lielāki varianti. Vienīgais izņēmums viņiem ir šis te, kas saucās Oakley A10. Viņš ir tik maziņš, nevis tāpēc, ka vienkārši viņam var vismazāk ūdeni ieliet, bet viņš strādā pēc savādāka principa. Šie te lielie, attiecīgi šauj patstāvīgi pulsējuši ūdens trūkli, mums visu laiku jāpārliecas pār pie izlietni, jo ūdens visu laiku tiek pumpēts un viņš tecēs ārā no mutes. Šis te, katrs tas viņas šāviens sastāv tikai no 2% ūdens un 98% gaisa, kas nozīmē, ka tas ūdens, kas te ir, vai 2-3 malki var arī mierīgi to ūdeni norīt, nebūs nekas traks. Un, tāpēc viņš ir šāds te maziņš, pēc tam viņam šo te uzgalīti var noņemt nost, un rekur iemest iekšā ūdens rezervārā, tad viņš pavisam paliek ļoti mazs, kompakts, un reku viņam atpakšā attaisa to silikonu vāciņu, tur ir pat taisno USB-C kabels, tas pats, kas mobiliem telefoniem, lai viņu uzlādētu. Kā arī viņam ir 3 dažādi tīrīšanas ātrumi.